Laipni lūgti viesītē, mazpilsētā ar lielu dzelzceļa vēsturi. Šeit vairāk nekā 50 gadus kursēja mazbānītis, savienojot Sēlijas pilsētas. Maksimālais sliežu ceļu garums 280 km, nu gandrīz kā šodienas Rail Baltica, tikai mazākiem vagoniem. Bet vai zināt, ka tieši šeit savulaik notika dramatisks notikums? Laupītājs Kaupēns uzbruka mazajām bānītim. 1972. gadā tas pārstāja kursēt. Nu neko, nāksies turpināt ceļojumu kājām. Viesīte senāk bija pazīstama kā āžu miests, tāpēc arī te ir āzis. Bet šis nav parasts āzis. Viņš izskatās pēc īsta basketbolista, un ziniet, Viesīte oficiāli kļuva par pilsētu tikai 1928. gadā, tā ka šim āzim ir daudz stāstu, ko pastāstīt. Labi, šoreiz viņš uzvarēja, bet revanšs nākamgad. Vai zināt, ka šī nav vienkārši skaista taka? Te ir stāsts, kas atgādina Romeo un Džulietu. Te kādreiz slepeni satikās mīlnieki, kuriem nebija ļauts būt kopā. Viņi zvērēja mūžīgu mīlestību, un nu tiek uzskatīts, ja šeit apsoli mīlestību, tā paliks uz mūžu. Es pagaidām neko nesolu, bet vieta tiešām ir skaista.